Sveicināt televīzijas skatītāji, ir sācies TV Kurzemes ziņlaiks, un šodien raidījumā jums pastāstīsim par šādām aktualitātēm. Starptautiskās militārajās mācībās pilnveido spējas reaģēt uz kara draudiem Ziemeļa Eiropā. Latvijas lauksaimniekiem viszemākais tiešā atbalsta līmenis Eiropas Savienībā. Decembrī plāno daļu muzeja krājuma pārcelt uz telpām bijušajā Latvijas bankas ēkā. Pārbaudīt un pilnveidot spējas operatīvi reaģēt uz militārajiem draudiem Ziemeļa Eiropā, tostarp Latvijā. Šāds mērķis ir 10 NATO dalību valstu apvienoto reaģēšanas spēku mācībām, kas jau otro nedēļu norit Liepājā un noslēgsies nākamnedēļ. Atšķirībā no klasiskajām militārajām mācībām, kurās iesaistītās karaspēka vienības veids uzdevumus pilsētvidē un lauka apstākļos, šis ir štāba vingrinājums, kurā tiek izspēlētas iebrukuma simulācijas, kuras militārie un civilie eksperti analizē, lai apsteigtu iespējamo pretinieku un NATO spēkiem dot precīzas norādes, kā reaģēt ikvienā konkrētajā situācijā. Mācības norit Zemessardzes 44. kājnieku bataljona telpās un teritorijā, kur eksperti aiz slēgtām durvīm izstrādā instrukcijas un precīzas darbības algoritmus, lai NATO spēki būtu gatavi momentāli reaģēt uz pretinieku aktivitātēm. Vienā no īpaši norobežotajām teritorijas daļām nepiedarošas personas neielaiž, bet citā, kur mediju pārstāvi drīkst iet, datori ir izslēgti un dokumenti noslēpti, lai novērstu jebkādas iespējas informācijai nokļūt pretinieku rīcībā. Apdraudējums mums visiem ir saprotams. Krievija ir tas, kas mums, un viņu satelīta valstis ir tie, kas mums tomēr ir, tie, kas rada šo sāncensību šajā reģionē, dažādos domēnos, informācijas telpā, kiberapdraudējumos, gan arī, protams, ar militāro klātbūtni un savu agresiju Ukrainā. Latvija par mācību vietu izvēlēta, jo austrumu kaimiņu valsts regulāri demonstrē savu spēku mūsu reģionā, kā arī, piemēram, pie Norvēģijas krastiem Ziemeļjūrā. Tieši intelektuālais pārspēks ir svarīgs situācijās, kad pretinieks ir skaitliski pārāks. Tas arī ir būtiski trenēt smadzenes, jo mūsdienu karadarbi, un vienmēr īstenībā arī tas, kurš spēj labāk novērtēt situāciju, ātrāk saprast, kas notiek, ātrāk pieņemt lēmumus, līdz ar to tas novedīs pie pareizas muskuļu pielietošanas. Ieguvēji no šīm mācībām ir visi iesaistītie, tostarp arī spēku vadošais partneris Lielbritānija, kas komunikācijā ar kolēģiem no Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm gūs labāku izpratni par agresoru valsts radītajiem draudiem. Vingrinājums sniedz iespēju pilnveidot un optimizēt 10 apvienoto reaģēšanas valstu spēku veidu dislokāciju dažādās situācijās Baltijas reģionā, lai apdraudējumu gadījumā palīdzētu pārējiem NATO spēkiem. Šajā vingrinājumā, kurā piedalās aptuveni 300 ekspertu, izstrādātos algoritmus visas dalībvalstis tuvākajā nākotnē apņēmušās izspēlēt kara lauka mācībās savās mītnes zemēs. Apvienotie reaģēšanas spēki pēc Lielbritānijas iniciatīvas un tās vadībā izveidoti 2015. gadā, un sākotnēji to sastāvā bez Latvijas un Lielbritānijas bija Dānija, Igaunija, Lietuva, Nīderlande un Norvēģija. Vēlāk tām pievienojās arī Islande, Somija un Zviedrija. Argots Pakauns, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Neraugoties uz to, ka Latvijas lauksaimniekiem kopā ar vēl 3 Eiropas Savienības dalību valstu kolēģiem joprojām ir viszemākais tiešā atbalsta līmenis, līdz platību maksājumu pieaugumam viņiem nāksies gaidīt vēl vismaz pāris gadus līdz brīdim, kad Briselē 2027. gadā noslēgsies darbs pie Eiropas Savienības nākamā plānošanas perioda budžeta. To tiekoties ar Dienvidu Kurzemes novada zemniekiem, norādīja amatpersonas. Jau kopš iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas amatpersonas ir centušās panākt, lai mūsu valsts no bloka budžetu saņemtu lielākus platību tiešmaksājumus. Taču vēl līdz šim brīdim tie saglabājušies 54 līdz 60% līmenī no Eiropas vidējā. Ja runā par pilnīgu izlīdzināšanu, tad, protams, ka tā, lai visām Eiropas Savienības valstīm būtu vienādi šie maksājumi, šeit Eiropas Savienības dalībvalsts nav gatavs. Ja, protams, ka dažas vecās valstis uzskata, ka viņas ir iemaksā un viņam jāsaņem vairāk. Arī es savulaik esmu braucis uz Eiropas komisiju, runājis ar ierēģiem, runājis ar augststāvošām politiskām personām. Pēc ilgām sarunām var panākt kaut kādas izmaiņas un arī izdevies ir panākt, bet tik un tā tas process tik un tā ievilkās, lai izmainītu 3-4 punktus, tur 6 mēneši tāpat pagāja.
Eiropas Savienības budžetā ir 3 būtiskas sadaļas – kopējā lauksaimniecības politika, reģionālā attīstība un kohēzijas fondi. Taču šā brīža ģeopolitiskās situācijas ietekmē radušās arī jaunas iniciatīvas. Piemēram, drošības jautājums, un tas ir ļoti, ļoti būtiski mums visiem, un mēs arī vēlamies, protams, lai Eiropa pievērš un vairāk finansē tieši šīs te austrumu, Eiropas Savienības austrumu valstis, kuras robežojās ar Krieviju, ar agresoru valstīm, jo drošība mums ir ļoti svarīga. Mēs gan arī uzskatām, ka lauksaimniecība un pārtikas ražošana arī ir nacionālās drošības jautājums, jo tas ir ļoti svarīgi, lai mēs paši saražot un spētu nodrošināt sev ar pārtiku. Dienvidkurzemes lauksaimnieku ieskatā arī jau tā zemās tiešmaksājuma likmes ir pārāk mazas, lai spētu nosakt izdevumus. Salīdzinot ar novadiem, kur ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts jeb ISIP ir 94,64 eiro par hektāru, mūsu puses zemniekiem tas ir par 10 eiro zemāks, turklāt šogad samazināts vēl vairāk. Un arī ekoshēmu kritērijus, kas garantētu nelielu piemaksu, visiem izpildīt nav par spēkam. Tā vislielākā diskusija, kas bija iepriekšējā gadā, kas skar ļoti lielu lauksaimnieku īpatsvaru, ir šī pirmā ekoshēma, kur ir jānodrošina konkrēts kultūra augu daudzums un kultūra augu proporcija. Atkarībā no saimniecības lieluma tie ir vai 3 vai 4 kultūra augi. Negodprātīgi viņi tam dēļ, kad tiek samazināts ISIPs, cik ir paredzams tagad par 4 eiro. Ja? Manā konkrētā saimniecībā tas ir samazinājums par 2000. Bet ekoshēmās ir, kur pietrūkst, vienkārši tāpēc samazinājums tiek likts, bet ir ekoshēmas, kur izmaksās maksimālo. Ja fokus kādreiz, teiksim, tagad uzsākot šo 2027 periodu bija uz to, ka mēs tur ejam zaļākā virzienā, mēs strādājam pie tā, ka mēs tur vidēji draudzīgāk strādājam un par to mums maksā. Tad tā situācija šobrīd ir gaužām mainījusies. Mums pamatā ir stāsts par to, kurš izdzīvos. Kopumā tiešmaksājumiem šogad Latvijai atvēlētā summa ir aptuveni 335 miljoni eiro. To izmaksas sākās 16. oktobrī un vairāk nekā 80% lauksaimnieku to jau ir saņēmuši. Argots Pakalns, Justs Kurmins, TV Kurzeme. Sabiedrības iniciatīvu portālā manabalss.lv uzsākta parakstu vākšana, lai pieprasītu palielināt valsts budžeta finansējumu mācību līdzekļiem. Iniciatīvas pārstāve Kristīna Liepa aicina izveidot skaidru sistēmu, kas nodrošinātu līdzekļu pieejamību visām skolām, novēršot situācijas, kad pedagogi spiesti lūgt vecāku palīdzību. 2024. gadā kopumā valsts atvēlējusi 9,4 miljonus eiro mācību līdzekļu iegādēji, bet nākamgad plānots katram skolēnam piešķirt 35 eiro, kas nesot pietiekami. Daļa skolotāji izmantojot nelikumīgas metodas, piemēram, grāmatu kopēšanu. Latvijas darba devēju konfederācijas aplēses liecina, lai nodrošinātu visus nepieciešamos mācību līdzekļus, valstī jāatrod papildu 14 miljonu eiro gadā. Pašvaldības arī meklē finansējumu savos budžetos, taču atvēlētais finansējums esot ļoti atšķirīgs. Līdz 8. novembrim iespējams pieteikt pedagogus Izglītības un zinātnes ministrijas konkursam Gada sporta skolotājs 2024. Uzvarētājs publiski tiks paziņots 2025. gada 15. janvārī 3 zvaigžņu balvas sportā 2024 apbalvošanas ceremonijā. Konkursa mērķis ir popularizēt sporta skolotāju nozīmi fiziski aktīvas un veselīgas jaunās paaudzes izglītošanā. Pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt valsts vai pašvaldības dibinātās vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādes direktors vai direktora vietnieks mācību darbā, kā arī paši sporta skolotāji. Pieteikumus dalībai konkursā Gada sporta skolotājs 2024 var iesniegt, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi sports@izm.gov.lv. Konkursa nolikums, pieteikuma forma un plašāka informācija atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē. Liepājas muzeja krātuve, kurā glabājas būtiskas vēstures liecības, ir kritiskā stāvoklī. Pašvaldība jau decembrī plāno daļu muzeja krājuma pārcelt uz citām telpām bijušajā Latvijas bankas ēkā, bet, kad tiks pārvietoti pārējie eksponāti, nav zināms. Šajā ēkā paredzēts iekārtot arī bērnu bibliotēku, taču šī pārvākšanās esot tālāks nākotnes jautājums. Liepājas muzeja krājums 13 gadus glabājas neatbilstošos apstākļos. Te sastopams tādas vērtīgas liecības kā radio kolekcija, no kuras liela daļa sabiedrība nav pat redzējusi. Daļā no krājuma pagaidu novietnēm situācija ir diezgan kritiska.
Tur ir nolietojusies elektroinstalācija, remonts nav veikts vairākus gadus plauktos, jo plauktu vienkārši nav. Līdz ar to priekšmeti glabājas neatbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Tās telpas būtu jāremontē, vajadzīgas lielas investīcijas, un krājums tur atrodas apmēram tādā pagaidu stāvoklī. Lai vērtīgās lietas neiet zudībā, muzeja darbiniekiem pat nācies veikt priekšmetu evakuāciju ūdens plūdu draudu dēļ. Tagad pavīdējusi cerība pēc mēneša paredzēts veidot jaunu krātuvi Latvijas bankas bijušajās telpās. Jūrniecības muzejā priekšmetus pārvest jau uz bankas ēku, atbrīvojot Teodoru Breikšu ielu 45, kur jau diezgan daudz gadus Liepājas muzeja jūrniecības vēstures krājums stāvēja tādās pagaidu telpās. Tagad šis krājums beidzot būs savās pastāvīgajās telpās. Latvijas banka telpas atstāja 2019. gadā, jo samazinājās filiāļu skaits. Ēkas pirmajā stāvā un pagrabstāvā atradīsies muzeja atvērtais krājums, kas būs publiski pieejams. Otrajā stāvā paredzēts izvietot bērnu bibliotēku. Tomēr pirms pārvākšanās vēl jāveic būtiski priekšdarbi, jo telpas jāpiemēro gan muzejam, gan bibliotēkai. Paredzēts izstrādāt šī būvinženiera atzinumus par to, ka ēkas stāvoklis ir tāds, ka viņa ir droša, lai šeit varētu atsākt lietošanu. Doma piešķīrusi gandrīz 33 000 eiro ēkas pielāgošanai, taču nav skaidrs, kad būs iespējams faktiski iekārtot muzeju un bibliotēku. Arī telpu pārbūves izmaksas vēl nav noteiktas. Tad, kad mēs būsim veikuši šos pirmos vēl izpētes darbus, tad arī varēs noteikt provizoriskās izmaksas tieši šeit otrā stāva izmantošanai, un tad tiks meklēts šis finansējums. Vai tas būs tikai pašvaldības budžets, vai būs iespēja piesaistīt kādas fondu finansējumus, to rādīs laiks. Bibliotēkas iekārtošana prasīs arī specifiskākas izpētes. Pasūtīta ekspertīze par otrā stāva pārseguma nespēju, jo smago grāmatu dēļ jāparedz slodzes izturība. Kad būs veikti aprēķini par darāmajiem darbiem, pašvaldībai par remontu veikšanu būs jāizsludina iepirkumu konkurss. Madara Štrausa, Justs Kurvins, Dāvids Birulis, TV Kurzeme. Tas šoreiz ziņās arī viss. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajā izlaidumā. Uz redzēšanos!